Labdien! Man tā kā nedaudz ir jāsaka, stāstīšu to, kas īsti nav šīs dienas nosaukums, kur ir gandrīz notikuši. Es stāstu par tiem, kas ir jau notikuši. Tātad jūs būsiet laikam pirmā auditorija, kas dzird īstos datus jau aktualizētos par pagājušā gada nelaimes gadījumu statistiku. Tā, tad es stāstu par nelaimes gadījumu statistiku pārnu, nedaudz situāciju šogad un aktualitātēm, kas ir plānotas un paredzētas 14. gadā. Kopējā statistika, kā Ivars teica, mums tātad ir nedaudz uzlabojusies letālo nelaimes gadījumu. Skaita ziņā redzat, šeit ir 29 letālo nelaimes gadījumu, pagājušajā vislāk mēs runājam par 28, bet mums datu migrācijas no vecās sistēmas uz jauno viens bija noklīdis, un tas bija letālais zētoni, un tagad ir tas galīgais cipars 29. Skaits ir letālo samazinājies, kā redzat, bet prieka nav, tas 17% samazinājums ir. Kopējais mums ir pieaudzis par 3,2, un principā, kā redzat, tā skaistā tendence līdz ar ekonomikas atlapšanu, tikko ir ekonomiskā darbība atjaunojas, tā mums nelaimes gadījumu skaits iet uz augšu. Kādi nelaimes gadījumi visbiežāk notiek, nekāda pārsteiguma nav. Pirmā grupa - krišana, pakrišana, pakopšana, aizķeršanās, krišana, mitrām uz slidenām grīdām. Tas ir pirmā grupa. Otrā traumu gūšana no krītošiem priekšmetiem, darba rīki, celtniecības materiāli, dažādi instrumenti, koki. Un trešā grupa mums ir ievilkšana, saspiešana, iespiešana, šīs grupas nelaimes gadījumi. Kuras nozares visvairāk ir, kurās nozarēs letāli nelaimes gadījumi? Šeit specifiski tātad mums ir pagājušajā gadā mazumtirdzniecība, kas ir saistīts ar šiem 5 nelaimes gadījumiem tātad maksimā, kuru var teikt jau, ka mēs esam pabeiguši izmeklēt. Nākamajā nedēļā, šonedēļ mēs viņu parakstām, un tāda nelaimes gadījuma izmeklēšana ir pabeigta. Tad otrā nozare, kas mums ir letālo nelaimes gadījumu skaita ziņā ar 4, ir tātad šī te alkopība, lokopība, kurā ir gan ceļu satiksmes negadījums, gan termā notikums, kuras es stāstīšu jau vairākos semināros, kur tātad darbinieks tika piekauts un atstāts aizmirsts siltas sienā, un otrā dienā viņš bija jau miris. Elektrotrauma lauksaimniecībā, mums bija pagājušajā gadā 2 elektrotraumas tieši lauksaimniecības nozarē, viens ar pašnodarbināto, viens ar darbinieku, kuru mēs izmeklējām. Un, tad tas būtu tā kā mums ir tāds seminārs būs, par to izstāstītu sīkāk. Nākamā nozara ir transports, tā ir, ka letālos nelaimes gadījumu skaita ziņā arī 3. vietā. Un būvniecība ar 3 nelaimes gadījumiem. Jūs vai teicām, ka būvniecība mums ir 2, tad tagad ir 3, kā teicu, tātad zētoni, viens ir tātad mikro uzņēmuma darbinieks, kas no parasti ierīgas darbinieki kļuva par mikro uzņēmuma vadītāju bez specifiskām zināšanām un apmācības. Un trešais būvniecībā bija tātad šis ceļzīmes pārvietošana juglā, kas beidzās ar letālu iznākumu. Kāpēc notiek nelaimes gadījumi? Cēloņi principā ir tie paši, kas 20. gadā. Tie nav saistīti ar kādām tehniskām nepilnībām, bet lielāka, tātad pirmā grupa nav ievēroti drošības noteikumi, instrukcijas, nepietiekoša uzmanība un neapmierinoša instruēšana apmācība. Un mēs arvien vairāk pārliecinamies, ka tomēr šī apmācība un instruēšana ir veikta formāli, ir paraksti, pat esam redzējuši tādus žurnālus, kurā ir tikai paraksti, pat nav instrukcijas, ne nosaukums, nekas to veic, ir tikai paraksti salikti, nav paspēts aizpildīt, tātad šī te, un parunājot ar darbiniekiem, tomēr negribu teikt uz visiem šo te pārmetumu, bet vienai ļoti lielai daļai ir tā, ka viņi zina, kas tas ir par iekārtu, pie kādas viņi strādā, nekā ar viņiem, varbūt bīstamīgi viņi vēl izdomā uz vietas, kur varētu būt, kādi varētu būt šeit riski, ja viņi strādājot, bet apmācība izskatās tikai, ka tomēr aprobežojas tikai ar parakstiem.
Nākamais, ko es gribētu pastāstīt, ir šie nelaimes gadījumi, kuri nav saistīti ar darbības riska faktoru, jo šis cipars ir tātad jau sasniedzis pirmskrīzes līmeni, tas nozīmē, ka mēs strādājam ļoti daudz. Tātad šās dabīgajās nāvēs pērni nomirst 37 darbinieki, un kopīgais skaits, tātad, kas nav saistīti ar darbības riska faktoru, ir 54. Tur ir tātad tie nelaimes gadījumi, kas ir pirms vai pēc darba laika, tur ir iekšā pašnāvības darba laikā saistītās un alkohols, kas bijis par iemeslu tieši nāvei darba vietā, darba laikā. Nu, es jums varētu, teiksim tā, uzjautāt, kā jums liekas, cik ir lielākais alkohola promils, no kā cilvēks nomirst darba vietā. Es, man liekas, varbūt kādā es teikšu, bet pamaz. 7,48. 7,48 pagājušais gads Francijā cilvēks, kas tālbraucēja šoferis, aizbrauc pēc saspringta brauciena darba, viņam ir tātad jāatpūšās, viņš stāvvietā to vien dara, kā šlāpes rendē ar alkoholiskajiem dzērieniem un iestājas koma, un viņš nomirst no šī alkohola lietošanas. Tātad tāds cipars, manuprāt, tas jau tuvojas kaut kāda mums bies rekordiem, varētu grāmatā iekļūt ar šādu promīgu skaitu. Un nozeres, kurās arī tātad visvairāk notiek šāda veida nelaimes gadījumi, ir šie transporta nozara tieši ar šiem tālbraucēju šoferiem, kas bieži vien arī tātad nomirst aizbraucot vai tajā vietā, kur viņiem apstājās. Tā kā tieši transporta nozara ir pirmajā vietā, otrā mežas vārda un ir arī izglītība. Arī izglītībā varbūt tā jau dzirdēja pāris gadījumu, kad skolotājs pieklājīgā vecumā arī nomirst darba vietā. Kāds izskatās vidējais cietušais, teiksim, tāds portrets, dabīgā nāvē mirušais ir vīrietis 53 gadu pilsonis ar noslēgtu darba līgumu, kvalificēts strādnieks, ir gan pārbaudīts obligātais veselības pārbaudēs, gan instruēts un apmācīts, un tāda nāves cēlonis ir šis kā veselības stāvokļa pasliktināšanās sirds asinsvads slimību dēļ. Un jāsaka, ka šis tendence ir tieši tāda pat arī šogad, un šogad mums ir 7 dabīgās nāves, ir paziņots par 7 dabīgām nāvēm, un vecums ir apmēram tieši šis te. Jaunākā meitene bija pagājuši 26 gadus. Papētījām arī, kā tad izskatās šis sieviešu vīriešu sadalījums cietušo nelaimes gadījumu skaitā. Ziņā tad jāsaka, ja tendence nedaudz ir pieaugot šiem nelaimes gadījumiem, tad jāsaka, ka sievietes cietušas ir vairāk par 4,1% pērni, salīdzinot ar 12. gadu. Un, kā redzams, teiksim, tas aritmētiskie skaitļi ir ļoti tuvu, bet tomēr sievietes ir aktīvākas un cieši vairāk nelaimes gadījumos, aktīvākas tādā ziņā, ka viņas strādā un ir tāds uzņēmīgs un arvien vairāk strādā arī darbus, kas tā kā varbūt ir vīriešu, tā teikt, kompetencē, bet viņi strādā fizisku darbu un viņas arī cieši nelaimes gadījumos. Un kas ir satraucoši, tad 3 reizes vairāk ir palielinājies tieši vardarbībās nelaimes gadījumu skaits. Tas ir medicīnas personāls, sociālās aprūpes iestādes, tātad spēļu zāle, kā zināms, tad šie nelaimes gadījumi, kad sievietēm uzbrūk fiziski darba vietā tieši pacienti, klienti, šis nelaimes gadījumu skaits ir izskaidrojies. Kādā vecumā sievietes vairāk cieši, tad redziet 45-54 gadi, pirmā grupā, otrā tātad ir 55-64, tātad pirmspensijas vecums, un trešā tātad ir 35-44, un ja salīdzina to ar darba stāžu, tad jāsaka tā, ka, ja mēs sakam, ka lielākā grupa tomēr ir līdz parasti nelaimes gadījumos cietušo ir līdz darba stāžu līdz 1 gadam, tad sievietēm tas ir ar stāžu no 4 līdz 10. Tajā grupā, tā kā viņas arī varbūt ir vecums, pavisam cits, un tad otrā grupa no 1 līdz 3, un trešā tikai ir līdz 1 gadam. Tas nozīmē, ka sievietes ir pārkvalificējušās, mainījušas profesiju, un jau tādā briedumā maina profesiju, un tad cieši nelaimes gadījumos. Kāda izskatās vidējais portrets cietušajai, smagos nelaimes gadījumos sievietei, tātad 54 gadus veca, jāsaka, cienījumā vecumā, 6 gadu darba stāžs, konkrēts nozares speciālisti, līgums cietusi 4.
Un te, diemžēl, parādās arī šis nākamā viena promīlis pie sievietēm arī. Nākamais, ko gribētu pieskaties, ir šie nelaimes gadījumi ar alkoholu. Šo ciparu jūs jau dzirdējāt. Tad zaļais ir kopējie nelaimes gadījumu skaits un zilie ir tātad letālie. Kā redzam, tad šis stabiņš ļoti lēkā. Protams, nav tik daudz vairs, kā mums bija 8. gadā, kad bija alkohola reibums konstatēts darba vietā. Darba devēji tā kā pieļauj, ka izturās atbildīgāk, bet ne pilnīgi tā, kā vajadzētu uzvesties, bet atstādināt šo ierēbušos darbiniekus no darba. Bet tas cipars 13 pagājušajā gadā, kad darba laikā ir bijuši alkohola reibumā, kas vedina uz dažādām aktivitātēm nepārdomātām, tomēr cipars ir gana liels. Kāds izskatās smagi cietušais vīrietis darba vietā, tātad tas ir 44 gadus vecs pilsonis ar kādu darba stāžu, ir konkrētās nozares speciālists, līgums ir, promīlis nav, vidēji sarēķinot, ja? Un cietis trešdienā, tā ka vīriešiem ir tās bīstamās dienas trešdienas un sievietēm ceturtdienas. Ja? Bet ceturtdienas principā ir tās dienas, tomēr ceturtdienas ir tās bīstamākās dienas. Šodien ir kas? Otrdiena, ja? Ceturtdiena tuvojas. Pārēju nedaudz uz nelaimes, uz aktivitātēm šogad. Un tātad esat varbūt pamanījuši, ir uzsākusies būvniecības tematiskās pārbaudes, kad mēs sākam pārbaudīt būvobjektus. Šeit es rādu šo slaidiņu tāpēc, lai jūs saprastu, ka mēs esam palikuši drastiskāki, tā teikt, pielietojam uzreiz savas funkcijas, ko mums valsts ir uzlikusi, tiesības, kad mēs varam apturēt darbus uzreiz, ja mēs konstatējam apdraudējumu šo darbu vietā. Un salīdzinot, kā jūs redzat, gandrīz trīskāršojies ir 13. gadā apturētie būvu objekti, kad mēs esam uzreiz izsnieguši rīkojumi un brīdinājuši par to, ka šīs nepilnības ir jānovērš, jau vairāk kārtas teikusi, un izskan mūsu semināros bieži vien, kad šīs nepilnības devējs ļoti ātri novērš, īpaši, ja tās ir saistītas ar sastāvnēm, tad visi sastāvniem nepieciešamie aprīkojums turpat ir uz vietas, un tas tiek arī uzlikts. Tā kā tas termiņš novēršanai ir ļoti īss. Bet arī pagājušajā gadā tā, ka bija šie nelaimes gadījumi, zētorņus mēs apturējām šo darbību uz ilgāku laiku, kamēr viņi nesakārtoja, kas vispār ir tāds ļoti bīstams objekts, kas mūsu redzeslokā ir nonācis jau kopš būvēšanas. Un jāsaka tā, ka šajā būvniecības pārbaužu laikā mēs sadarbojamies arī ar būvvaldi, mēs iesim kopīgi ar būvvaldes pārstāvjiem uz šiem lielajiem objektiem un tā kā skatīsimies, mēģināsim un centīsimies būt ļoti stingri. Un tā satraucošākā statistika, kas mums jau ir šobrīd, par ko mēs satraucamies, ir šie 3 jau letālie tranšējās. Tātad šeit Līgatnē 22 gadus jauns puisis gāja bojā šajā tranšējā, 1,50 m tranšēja. Tas ir nesen, nelaimes gadījums ir izmeklēšanā. Otrais tātad tepat Lankstiņos 90 cm dziļā tranšējā gāja bojā 34 gadus jauns elektromontieris. Trešais iekrita tranšējā, bet atsitās tātad uz šo akas grodu un guva smagas traumas un arī letālu iznākumu. Un tad jāsaka tā, ka mūsu aktivitātes precizējot 92. noteikumus, kurā mēs gribējām ieviest konkrētas prasības tieši darbiem tranšējās, diemžēl šobrīd jāsaka tā, ka tās ir bez rezultāta, jo darba devēja kā šī opozīcija un arī ekonomikas ministrijas iebildumi mums šo precizējumus neļauj šobrīd pieņemt. Tas ir tā kā, varas gaitiņos klīst, bet, principā mēs esam sapratuši, ka mums cīnīties un noteikti kaut kur stingrākas prasības ir ļoti grūti. Tā opozīcija ir ļoti grūti, ļoti spēcīga. Un jāsaka tā, ka no kļūdām mēs diezko, laikam, tomēr nemācamies, jo arī šobrīd, principā, regulējumā, normatīvu aktu regulējumā nekur nav paredzēts, kaut vai no tās Maksimas izdarot secinājumus no Maksimas nelaimes gadījumu, kad vienlaicīgi, ja notiek būvdarbi uz jumta,
ir ļoti jābūt uzmanīgam, ja apakšā notiek darbība. Un tepat Zircienu ielā netālu, taču ir Rimīts, kuram šobrīd tiek veikti diezgan nopietni rekonstrukcijas darbi uz jumta, kurā Rimī veikals turpina strādāt, un kurā mēs jau bijām un pārbaudījām, un tur ir jau uzsākta administratīvā lietvedība, bet, jāsaka tā, ka sadarboties ar būvvaldi, viņi tur arī, protams, koordinē šos būvdarbus, bet tāpat, būtība tomēr, mēs turpinām joprojām būvēt uz jumta un apakšā strādāt. Tā kā šie riski saglabājās un tādus objektus, ja mēs redzēsim, mēs viņiem tādu pievērsīsim pastiprināt uzmanību. Šeit ir tas salīdzinājumā 12. gadu, lai vai nedaudz, bet tomēr šie te apturētie, šis skaits būvniecība, apturēto objektu skaits palielinās tieši būvniecībā. Par ko mēs apturam? Būvobjektus apturams par sastatnes ir pirmajā vietā, tātad šis te nav novērsts kritiena risks, individuāla aizsardzības līdzekļu trūkums, ir arī apliecību neesamības, kādēļ mēs varam arī apturēt objektus, un tātad nav krītošo priekšmetu aizsardzībai nekāds nodrošinājums. Šī gada aktualitātes tātad turpinās mums pārbaudes veikalos. Tātad mēs pārbaudām veikalu ķēdes, katru mēnesi mums ir savs veikalu ķēdes skaits, ko mēs pārbaudam. Jāsaka tā, ka pietiekoši daudz pārkāpumus mēs arī veikalos redzam, protams, viena liela daļa ar tiem pārkāpumus saistīti ar darba laiku uzskaitu un šīm garajām stundām, bet 76% ir konstatētais uzņēmums ar pārkāpumus. Un tad, tā kā šīs lielās veikalu ķēdes ir pa visu Latviju, tad mums ir tāds, pirmo reizi tā, kad mēs konstatējam pārkāpumus visā Latvijā, bet principā sots tiek likts tātad Rīgā, sanāk Rīgas inspektoriem būs tas lielākais darbs, jo juridiskā adrese tātad lielākajā vairumam ir galvaspilsētā. Tad veikalu kampaņa turpināsies visu gadu. Būvniecība ir uzsākusies tad arī līdz rudenim. Ar 9. jūniju plānojam sākt lauksaimniecības nozares uzņēmumu pārbaudes, jo tur ir pieaudzis nelaimes gadījumu skaits un gana daudz risku. Lauksaimnieki diezko mierā nav, kad mēs viņus traucējam, bet tātad pārbaudes mēs sāksim ar 9. jūniju. Un tad šogad vēl ir paredzēta šī SLIK, ja vecāko darba instruktoru komitejas Eiropas šī kampaņa tieši Horekas sektorā, tas ir viesnīcas, restorānu, kafejnīcas, kur ir paklūkšanas, paslīdēšanas, pakrišanas riskus. Tas tātad ir Eiropas kampaņa, kas mums ir jārīko kā dalību valstī. Un tas būs no oktobra līdz novembrim. Tad man vēl jums ir jāizstāst par šo informatīvo kampaņu veselīgi darbvietu uzvar stresu. Tā ir jau uzsākusies un tātad tās mērķis ir uzlabot izpratni par stresu darbā un tās cēloņiem. Un veicināt gan praktisku dažādu lietotāju mērķu rīku izmantošanu, sniegt atbalstu un informāciju darbiniekiem, tā kā šie jautājumi paliek arvien aktuālāk arī mūsu valstī, tad šī kampaņa jau ir uzsākusies un tiek aicināti pieteikties labās prakses balvai līdz 8. septembrim, tātad ar savām labās prakses piemēriem, visi laipni lūgti. Tātad pirmais etaps ir nacionālais konkurss, un otrais ir tātad, otrais jau ir tātad Eiropas, kur tad tiek virzīts labākais uzņēmums uz Eiropu, un ja viss izdosies kā plānots, tad šis Eiropas pasākums nākamgad prezidentūras laikā notiks tieši arī Latvijā, kad mēs varēsim, nezinu, cik mēs visi vai tur varēsim iekļūt iekšā, bet principā tātad labākie Eiropas šie te labās prakses balvas ieguvēji ieradīsies Rīgā un tātad uz šo te balvas saņemšanu. Tā ir informācija, kur ir jāsūta savi pieteikumi. Šeit ir atgādinājums par to, kuri uzņēmums labās prakses konkursos ir ieguvuši šis te godalgotās vietas. Un pārēju uz slaidu, ko Ivars jau stāstīja, pie šī es varu papildināt, ka jau 150 darba devēji ir izmantojuši šo te kalkulatoru un gadījumu izmaksu aprēķināšanai. Un pie šī
ko Ivars vēl teicis, var piebilst to, ka ja jūs būsiet atsūtījuši savu fotogrāfiju, tad no inspekcijas nekāda vienīgi pie jums nebūs, bet šajā mājaslapā tad būs tā kā atgriezeniskā saite uz jūsu uzņēmuma mājaslapu. Tā kā, ja jūs gribēsiet nedaudz arī sevi paslavēt, tad, kaut gan drusku pretīgi sanāca slikti, teiksim, pamanīt to bīstamību, un tad uz savu uzņēmumu tā kā mājaslapu, bet, tā tas ir tā kā, sūtat fotogrāfijas. Un tas bija ātrumā viss par pagājušo gadu statistiku, par šī gada aktualitātēm. Paldies par uzmanību, ja ir jautājumi. Jā. Mēs apkopojām visas savas darbības, vai ko mēs esam darījuši, vai teiksim paši sev, kāpēc arī tas tik ilgi turpinās. Tad var teikt tā, iedomājieties, kāds tur ir dokumentu apkopes. Tas dokumentu apkopes pirmkārt viņam piekļūt uzreiz nevarēja. Tur bija paskaidrojumi, kas nemitīgi tika, ja mēs ļoti operatīvi šeit nostrādājām, mēs otrā dienā pēc notikušā braucām pie katra uz mājām uz slimnīcu, uz acu lieciniekiem, strādājām ļoti operatīvi. Pa naktīm cilvēki strādāja arī, un tad var teikt, ka tā bija sestdiena, svētdiena, pirmdien jau sāk mainīties pilnīgi citāds šie paskaidrojumi, jo tika jau advokāti piesaistīti. Tad to visu apkopot, ko mēs saņēmām šos dokumentus, kā jūs paši zināt, nelaimes gadījumu izmeklējot, un šis ir tik ļoti specifisks nelaimes gadījums, ka tu saproti, ka tev pietrūkst tādu dokumentu. Ja mēs jautājam, es varētu tomēr teikt, ka nebija ļoti liela atsaucība un pretim nākšana no darbadevēja puses. Ja? Tieši šodien tiek piemērots sods par nesadarbošanos ar valsts institūcijas, tātad ar iestādi par to, kad šie dokumenti netiek iesniegti, tiek vilcināti. Arī tāda, diemžēl, jāsaka, ielas paliek no tā visa. Un mēs netikām arī pie dažiem darbiniekiem klāt, kur veselības stāvoklis vienkārši neļāva viņiem kontaktēties. Un mums bija arī jādodās uz policiju, kur bija ļoti liels šis jāiepazīst ar tiem materiāliem, kas ir ļoti arī ierobežot šo pieejamību. Un jāiepazīst ar tiem, jāveido izraksti, jāapstiprina, tā kā tas ir tāds. Nav apzināti tiešām. Mums sanāca uz 3 A4 lapām visas mūsu darbības, ko mēs esam darījuši, un pretī, kas mums no tā ir, tas iegūts. Ja? Tā kā tas apzināti tiešām nebija slēpts, mēs arī apzināmies to atbildību, kas uz mums tiek uzlikta, jo mēs esam pirmā iestāde, kas ir pabeigusi šo skatījuma izmeklēšanu. Un var teikt, ka, protams, ka īpaši ar dažādiem komentāriem mēs arī nebūsim dāsni. Veselu mēnesi, kamēr viņi nevarēja, kamēr ir šī apstrīdēšanas periods. Ja? Tā kā šeit, saprotiet arī paši, ka mums bija jāpārdomā katrs vārds, katrs teikums, mums bija jāizsūta, jāiepazīstina arī darba devējs, šobrīd viņš iepazīst ar šiem materiāliem, un tā, tas nebija tiešām nekādīgi nolūcināti. Protams, ka varbūt varēja nedaudz ātrāk, varbūt arī kaut kādi iekšēji, tas tā atbildība un tas ļoti smagi arī lasot ar paskaidrojumus, emocionāli tas ir ļoti smagi. Jāsaka tā, ka viens puisis arī joprojām ir no tā atbildības. Tāpēc es tev. Lūdzu, Ilziņa. Īsti var uzņēmt savos uzņēmumu apstekojumu ir tik daudz iespēju, ka viņi varētu saražot veselu albumu ar šīm legācijām, ko jūs gribat izdabūt no uzņēmuma. Tajā pašā laikā jūs pārskatot nevienā ārdiņa nav par tādu institūciju kā uzticības personu. Vai jūs atbalstiet šo institūciju, ka būtu sabiedrīgi iekļaut šajā darbā aktivitāte. Nekas nav vajag. Vai šīs institūcijas ir kaut kādi garantijas, vai jums ārbalēs, vai jums mācības, vai vispār ir kaut kāda. Netiek rakstīt, vai jūs pēc. Bet tajā pašā laikā jūs ļoti labi iespēj, ka tam var bijot
Tad jau gribēs arī lietas atzīmēt, būtu absolūti šo paskatāt. Tas faktiski tā jāliek, cilvēki zināmi negatīvai pieļautības. Ir labi, ja tu aktīvi tādu dabu vārdu, ir tādēļ izskatieši tā ir vairāk nedabūti. Šajā laikā, jo jūs jau pēc būtības pārgājat uz šeit par konsultatīvu institūciju. Nezināt kā kontrolēt, liberālu institūciju, kas padzēst. Bet jūs vairāk nodarbojat ar visiem semināriem, ar visiem konsultācijas parādīt, ka telefonu, tur tūkstoši pasakiet, kas tur būs. Ko es atbildu? Tā īsti nav atbildēt. Konsultācijas un konsultēšana ir mūsu funkcija, kas tās mēs nevaram. Par uzticības personām par šo tēmu mēs ar jums esam runājuši vien plašākā, bet šaurākā lokā. Uzticības personas mēs respektējam, ja viņas ir uzņēmumā, mēs viņas pieaicinām, par viņu darbā, vai viņas tiek diskriminētas un kā viņām ir strādāt, viņas mums nesūdzās, tāpēc viņām mēs nevaram atbildēt, ja viņi nesūdzās, tāpēc viņiem viss ir kārtībā, ja viss strādā. Tā kā, un par fotogrāfijām, jā, mums arī ir pietiekami daudz fotogrāfiju, kuras mēs uzņēmumos konstatējam, bet mēs jau gribam arī iesaistīt darba devējus. Tas jau nebūs interesanti, ja jūs skatīsieties tikai mums fotogrāfijas. Mēs gribam arī, lai šie uzņēmumi iesaistās un lai padalās ar savu varbūt, sava uzņēmuma fotogrāfijām, un nebūtu no tā, ka pēc darba devējs kā pēc tam arī strostēs, jo tur jau būs tā iesūtītā uzņēmuma arī māksla fotogrāfa. Kāpēc ne? Jūs vienkārši parādīsiet, ka jūs savu uzņēmumā šo te situāciju gribat uzlabot, un pārējie var, teiksim, jums tā palīdzēt. Lūdzu. Man viens jautājums, vai ir plānots kaut kādas izmaiņas vai pastiprinājums saistībā ar mikro uzņēmumiem? Teiksim, būvniecības nozarē viņi ir ļoti liels skaits, un no viņiem īsti neko nevar ne paprasīt, neko, viņi nav spējīgi ne dokumentus sagatavot, neko pēc. Bet tajā pašā laikā viens mikro uzņēmums var nodarbināt 5 tā problēma arī ir ļoti aktuāli tieši būvniecībā. Mēs labprāt vispār aizliegtu mikro uzņēmumus darboties būvniecības nozarē, jo tā ir tāda specifiska, kur ir jāsadarbojās un tur nebūtu īsti pieļaujami. Bet saskaroties pēdējā laikā ar visu to, ko mēs gribam, mēs arī gribam pašnodarbinātiem aizliegt būt mežos iet, jo tur ir viņi viens pēc otra, kuriem gāžas neapmācītiem un haotiski strādājošiem darbiniekiem šie koki virsū. Bet jāsaka tā, ka kaut ko veikt, kādas izmaiņas likumdošanā ir ļoti, ļoti sarežģīti. Mēs tam saskāršies ar to, ka, vai es negribētu nevienam pārmetums ar ministrijām, bet, mums šī iniciatīva ir, mēs to esam arī virzījuši, bet viņi kaut kur apskīpjas. Diemžēl jāsaka. Vēl viens jautājums sakarā ar to būvniecības uzņēmumu reģistrēšanu, komercreģistrā. Agrāk bija tā prasība darba aizsardzības speciālistu esamību obligāti, lai reģistrēties tur. Jā, tagad ir tāds prasība ir. Tagad ir kādu? Būvkomerciātu reģistrācija, jā. Tagad ir tās prasība ir atceltāja, tas nav obligāti. Ir kaut kādas izmaiņas un... Tas jau nav īsti, tas ir ekonomikas ministrija būvniecības likums. Šobrīd būvniecības likums ir Saeimā izstrādāts. Mēs arī šodien dodamies jau pie deputātiem un runāt to, ko mēs mēģināsim arī caur viņiem varbūt kādu palīdzību dabūt, lai, teiksim, cik mēs no savas iestādes, ja? Bet šis nebūs ar šo jautājumu, es domāju, ka Es domāju, ka jums jāpievērš kaut kāda uzmanība šim jautājumam un obligāti par to certifikāciju, jo, ja būvniecības uzņēmums grib reģistrēt reģistrā, tad viņam jābūt certificēts speciālists, viņš jābūt pieņemts darbā un viņam jāparaksta tie dokumenti, kur tiek sniegti reģistrēšanas laikā. Bet agrāk darba aizsardzības speciālisti tās prasība nebija. Un bija piepildīti dokumenti sakarā ar darba aizsardzības speciālistiem, un tagad ir vispār nav tādas prasības. Diemžēl daudzās arī krimināla likumā par pārkāpumu darba aizsardzības jomā ir šie 164. pantā arī ir jau izrādās nomazināti šīs te
sodi ir palikuši maigāki darba devējiem, ja, teiksim, darbinieks ir tāda cietas smagi vai kā bojā nelēma gadījumā. Tā kā, diemžēl jāsaka, ka viņš kaut kā klusi kā mēdz sagrozīties, ja, tā kā, tāda mums likumdošana. Bet, principā, droši vien, ka jūs, jo daudzi jūs esat darbdevēju konfederācijas biedri un vai organizācija ir ļoti liels spēks, tā kā varbūt caur arī tās puses kaut ko darboties, jo mēs esam tikai vieni paši šajā te pretsparā, kas nāk pret mums, esam pa vājumi. Pateiks, pastāv mikro uzņēmums būvniecības nodarbojas. Jā. Jums, ja? Un, teiksim, jūs skaitāt jāizliek, ja? Mums katru objektu vienmēr ir novērtēts riski, sastādīt plānu, darbinieki zina, kuri tie būtiskākie riski un kādi ir tie pasākumi, lai viņus novērst tos riskus, ja? Tā kā, man teiksim, ļoti apētini, kāpēc jūs sakat, ka mikro uzņēmumi. Un kāpēc ir tie mikro uzņēmumi ir? Tāpēc, ka nodokļu ekonomija, naudas ekonomijas to saprot ļoti labi. Bet, varbūt jums ir labais piemērs, bet, diemžēl, ka tas būvnieks ir visu laiku vai krāsotājs, vai viņš ir vetinātājs, un viņš pēkšņi kļūst par darba devēju, vienam vairumam šīs prasmes un zināšanas, kā darba devēju, kā viņam ir atbildīgi un pienākumi, viņam trūkst. Ja jums tas citas viss ir ļoti labi. Tur jau vienkārši galvenā problēma nav jau tas, vai tas ir mikro uzņēmums vai nē, ka tā galvenā cēlonis, ja? Riska faktors, kāpēc vispār tā problēma mikro uzņēmums, protams, kaut kur citur, ne jau tāpēc, ka protams. Naudas dēļ, to skaidrs. Otrā lieta, teiksim, no tāda jautājuma būtu konkrēti pasakiet. Jūs teicāt iniciatīvu, kaut kur ekonomikas ministrijā kaut kur pazūd. Konkrēti, kurā nodaļā, kāda vārda uzvārds, kur pazūd, kas vispār notiek? Saprotiet, mums ir tā, ka tad, kad mēs nodam tos priekšlikumus, mēs viņus aizsūtam ministrijai, ministrijas pēc tam tālāk savā starpā cīnās, mēs par to netiekam pieaicināti. Agrāk, pirms kādiem pāris gadiem 5, mūs vairāk aicināja šajās darba grupās, tāpēc es nevaru pateikt konkrēti amatpersonu vai nodaļas vadītāju, kas būtu pretojies, ja? Bet no ministrijas mēs saņemam šo informāciju, ka tā mūsu labā griba ir palikusi. Mēs esam atklāts ministrijas pakļautībā, ja, bet viņi jau tālāk savā starpā ministrijas starpā cīnās un pieaicina šos partnerus, devēju konfederāciju un arotbiedrības, un tad tur arī kaut kur tas paliek. Teiksim, tā situācija to jauno likumu, būvniecības un vispār to plānu pārkāt, tas jau vien parāda, kas ir kā. Tieši tā. Kāpēc viņš arī tiek novilcināts, ka negribētu no Irifona priekšā jums stāstīt tās lietas, ko mēs paši saprotam. Diemžēl, man likās, pēc Maksimas mēs tā kā varētu kaut kur piegriezt, sakārtot to tā, lai mums visiem ir jums vieglāk strādāt, ir noteikti stingras prasības, konkrētas, kurās mums arī katram būtu vieglāk, ja ir konkretizēt, nevis vispārīgi. Jūs atbildēt, ko teikt? Jā, es gribēju jautāt, jūs minējat par pašnodarbinātām personām, un ja darba devējs ņem tādu cilvēku, kurš veic uzraudzību vai tad cilvēku, ja izgājis obligātu veselības pārbaudu, un viss saistīts ar to, ka viņš pašnodarbinātā. Pašnodarbinātā persona darba aizsardzības likuma atbild par sevi pašu. Un ja viņi neveic obligātu veselības pārbaudu, un darba devējs fiskāli saka, tas nav mums darbinieks, tas ir pašnodarbināta persona. Bet viņš taču ir pakļauts tiem pašiem riskiem, Tur arī tas sākās, kad pašnodarbinātais atbild par sevi pats, darba devējs paņem pašnodarbināto, kurš pats par sevi atbild un pats neko nedara, un ja viņš ir neapmācīts un viņš nesaprot, kā mežā ir jāuzvedas, un šis neievēro neko, tad nevis lasot šos te aprakstus paziņojumus par nelaimes gadījumiem, man ceļas stāvus, kā mēs mežā strādājam. Tad no tās ir izsecinot, mēs arī esam griežies zemkopības ministrijā, lūgumu satikties un izrunāties šo jautājumu, jo arī viņi tā kā īsti nav nepiekrīt, viņiem arī īsti nav pa prātam tā pašnodarbināto personu aktivitāte, bet arī mēs jau nekur neesam bijuši. Man jautājums tā, vai tuvākajā laikā ir kaut kāds plānots uzņēmums saistībā ar avotu darba devēju informēšanu par cilvēku priekšlikums, jo līgumā ir rakstīts vienu lietu, bet
piemēram, augstā ir izskatīta elastības atņemšana, ikdienas pasakot, noskatīšanas rakstē pasakojums, protams, ir dzirdēts, ja tas viss ir tiesības, ka kādu juridiski oficiālu dokumentu, ka tas viss ir kārtībā, manuprāt, un tad tas ir paskatīties pārāk. Vai kur tur tā problēma, vai es nepareizi saprotu? Informatīvos paziņojumus mēs jums darba devējiem sūtam, tas nav noteikts noteikumos, kas mums ir jādara. Mēs informējam darba devēju, bet jāsaka par šiem termiņiem, tur es varētu jums piekrist, ka viņi nevienmēr atnāk uzreiz ļoti laicīgi pie mums. Attiecīgi tad, kad mēs viņus saņemam, tad mēs viņus uzreiz apstrādājam un izsūtam. Tā kā, šie termiņi, diemžēl, ir tādi, kā tur nekas pagaidām plānots nav. Bet ir noteikti ļoti labi par darba augstumā, kas stāsies ar 1. septembrī, jūs esat izlasījuši. Tie mums ļoti priecē, kas ir jau apstiprināti 92. arī būs tātad šie te grozījumi, kādā redakcijā vēl nezinām. Tā kā, kaut kas nedaudz jau sakārtojās, bet ne tik ļoti, kā mums gribētu. Labi, paldies, Anna, ka varbūt tā sakā, jūs jautājumu, ka ir darba aizsardzības noteikti patīkājums, un paldies